Es esmu arī redzējusi YouTube video par dažādām frekvencēm, ka tur piedāvā, nezinu, 400 frekvences, 600, 800. Jā. Kā tas atšķirās no tavas metodas, vai arī tas ir tieši tas pats? Tas ir absolūti kaut kas cits. Tas kas tur ir YouTube'ā, tas arī ir tas, par ko tu saki, kā, var teikt, nav pirksta izsīs. Jā, šeit ir, redzi, YouTube'ā, pieņemsim, viņi saka, ka kaut kāda tur frekvence, pieņemsim 440 Hz. Ārste tur kaut ko. Bet, ja mēs paskatīsimies, vienkārši tāda ir tabula, tu vari atrast, tā ir fizika, jā. Tātad, kas ir 440 Hz? Tas, ja mēs ņemsim klavieres, tas atbilst lā pirmā oktāva. Tātad tā ir viena skaņa. Un tu gribi teikt, ka tur YouTube ir viena skaņa, tā Nē, tur ir kaut kāda mūzika. Tad, varbūt tas lā tur kaut kur arī ir. Iesprostots starp citām skaņām, bet rezultātā, tad, kad tu klausies, tad tā ir vienkārši mūzika, tad var teikt, ka jebkāda mūzika, kur kaut kur tas lā parādās, kā dara to pašu. Tāpēc visas tas frekvences, ko tu atradīsi YouTube, tas ir vienkārši parastas mūzikas skaņas, parastas ir 1. 2. oktāvā. Un nekas tur tāds dziedniecisks nav. Gluži pretēji teikšu, ka mūzika kā tāda, viņa vispār ir ārpus dabas skaņām. Jo paskaties, kad putniņi čivina, kādas ir frekvences? Ļoti augša. Tur 1400, tur kaut kur baigi. Ja, tā ir kaut 3. 4. oktāva, dažreiz pat vairāk ir cilvēki, kuri nedzird. Cilvēki gados viņi saka, tu dzirdi tur putniņi čivina? Nē, viņi pat nedzird, ja? Bet citas skaņas mums atkal ir ļoti zemas, kā piemēram okeāna šalkas, jā, tur vējš vai kaut kāds tur negaisi ir pērkons, ļoti zemas. Un to, ko mēs dzirdam kā mūziku, šīs skaņas vispār neiedarās dabiskajā diapazonā. Tāpēc, teikt, ka tiem ir kaut kādas dziednieciskas īpašības, tu vari izpētīt zinātniskos avotus. Nekā tāda nav. Neviens to nav izpētījis un nav apgalvojis. Mana metode tā nav nekāda jauna. Faktiski bija tāds cilvēks, viņš dzīvoja Francijā, Alfreds Tamatis, jā, un viņš bija lors, un viņš atklāja to, ka operas dziedātājiem ir problēmas ar balsi, tāpēc, ka viņam ir problēmas ar dzirdi. Ka viņi paši sevi ar savu balsi, viņi sevi apdulina, jo tas ir kaut kur ap 150 decibelām, kad viņi tā skaļi dzied. Jā, viņam jau vajag sasniegt. Jā, tad, kad viņi dzied, un tāpat arī ar profesionālajiem mūziķiem, viņi faktiski sevi apdulina. Un viņi kļūst, var teikt, kurli uz vienu ausi. Un ja kaut kas notiek ar ausiem, viņi vairs nedzird pareizi savu balsi, un līdz ar to, tad, kad viņi dzied, tā balsi tāda vairs nav tik skaista. Ja? Kamēr neatjaunojas dzirde, nevar atjaunoties arī balsi. Tas ir tas, ko mēs šodien sākam, šo sarunu. Un iedomājas, ka tad šis dakteris, viņš izdomāja, kā var uztrenēt ausi, ka tur var atjaunot tos muskulīšus, tur 2 muskuļi, ja, kuri pie bungādiņas regulē to, kā mēs šķirojam skaņas, ko mēs dzirdam, ko mēs nedzirdam, kādus trokšņus mums nevajadzētu tā īpaši dzirdēt, pievērst uzmanību. Un tāpēc viņš izdomāja tādu metodu, kā ņema kaut kādu klasisko mūziku, un ar aparatūru vienkārši zemākas frekvences viņš pataisīja klusākas un tādas augstākas frekvences skaļākas. Un cilvēkiem vajadzēja klausīties katru dienu un notikušas brīnum lietas, kas faktiski notika arī ar tevi. Atšķirība ir tā, ka es izmantoju savu oriģinālu kompozīciju un nevis vienkārši pazemināju skaņas, un tad man šis diapazons ir ārkārtīgi precīzs. Un kas šeit notiek? Tu klausies vispirms augstas frekvences, un tava iekšējā auss trenējās. Tu pat mazliet nogursti. Tas ir muskuļu darbs, kuru tu neapzinies. Informācija nonāk smadzenēs, no ausiem tur uz otru ausi, uz runas, dzirdes centriem, visur kur, ja? Un pēc tam pēkšņi tu dzirdi tādas zemes frekvences, tādas tik nomierinošas un tik forši viss izskūst. Tad tu relaksējies, tad tie muskuļi viņi jau atbrīvojas, un tu atkal relaksējies, un tu klausies, tā kā cilvēki parasti klausās mūziku. Bet bez šim augstam frekvencēm nenotiek šis treniņš.
Un tāpēc vienkārši ar tām frekvencēm, ko tev YouTube piedāvā, tur 440 vai tur 800, tu neko neuztrenēsi. Jo tas ir parasts diapazons, kas ir mūzika. Ar to jā, viņš varbūt tās nomierina tajā brīdī kaut kādu to iekšējo satraukumu. Jā, ja tā ir meditatīva mūzika. Jā, varbūt tās tas palīdz kaut kādām atslābinājumu procesam, bet tas nav šis ārstnieciskais. Un arī, ka viņi nevar, varbūt ilgtermiņā arī tev metodu, kā teici, man ir bijuši pie 2 mēneši, un tu man teici, un tagad pārtraucam. Jā, kaut kādu jau vismaz uz 6 nedēļām tu vari pārtraukt, un pēc tam pēc vajadzības. Varbūt tā vajadzība arī nebūs, tu vienkārši sajutīsi. Vajag vai nevajag. Tas ir cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas nopietnas lietas, piemēram, viņiem ir iedzimta patoloģija, tur autisms vai vēl kaut ko, lai uzturētu viņus kaut cik, formā, protams, mēs nevaram pilnīgi palīdzēt, bet kaut cik uzlabot viņa dzīvi. Tad, ir cilvēki, kuriem ir jāklausas visu mūžu. Un kādos vēl gadījumos cilvēki varētu vērsties pie tevis? Jo šobrīd mēs runājam par migrēnu, tu pieminēji autismu. Kāds vēl varētu būt tas diapazons? Ja mēs tagad pievērsīsimies skaņām, tad šis diapazons ir tāds, ka man ir 2 programmas. Viena ir tāda padziļināta, tas ir Neuroharmony Deep. Tas ir tā, ko tu pirmo klausies, kur mainās šīs frekvences. Tas ir pie psihosomātiskām slimībām un pat pie diezgan nopietnām tādām smadziņu un nervu sistēmas patoloģijām. Pat man bija nesen klienti, kurai ir multiplāra skleroze. Viņa noklausījusies 1 mēnesi, un viņa jau ir labāk, viņa var jau uzkāpt uz kājas, viņa ir jūtīgums, viņa turpinās. Tas viņai uz visu mūžu, protams. Vajadzēs šo programmu iegādāties un tad klausīties tālāk. Tātad šī programma tāda dziļāka. Otra programma, ko tu pēc tam izmēģināji, tur bija kopā ar krāsām, tad tā ir tā neurokau. Tur ir mazliet citi akordi, tur ir mazliet cits frekvences un cits stils. Tas ir pie tādiem vieglākiem traucējiem, pie vegetatīvas nervu sistēmas traucējumiem, līdzīgiem tādiem kā tev, migrēna. Bet redzi, kā cilvēkam vienmēr viss sākas ar vegetatīvu nervu sistēmu. Un kamēr mēs esam jauni, tā vegetatīva nervu sistēma nevar izraisīt nekādas būtiskas patoloģijas. Tur cilvēks saka, man kaut kas tur ar sirdi, vēl kaut kas. Viņam neko neatrod, viņam neatrod. Viņam ir ar gremošanu, ar visu ko, neko neatrod, tāpēc, ka tā ir vegetātika. Bet gadi iet, un cilvēks uzkrāja vēl kaut ko, un ja šie stresi turpinās, un tad jau ir cita pakāpe, tā jau ir tā psihosomātika, un tad jau šis patoloģijas var kļūt arī reāls. Arī it kā uz nervu fona, tā kā stresa fona, bet ja tas ir ilgstoši, tad pēc tam varbūt arī diezgan reāls slimības, piemēram, autoimūnas slimības, alerģija, astma var būt, Daudzas patoloģijas, artrīts, tur autoimūnam tagad no 7 slimībām, kas bija 60. gados, tagad tas saraksts ir līdz 111 slimībām. Bet tad tu saki, ka viņas ir iespējams atgriezt kaut kādā veidā ar šo te... Mums ir jāpaskatās pirmkārt, kādā stāvoklī ir šī problēma, cik tālu tas ir aizgājis, jo dažreiz par rezultātu mēs varam saukt arī to, ka mēs vienkārši apturam procesu. Tas arī var būt rezultāts. Kāds paliek vismaz tajā līmenī, bet ja, piemēram, pie multiplāra sklerozes kļūst labāk, tas ir, es nezinu, tas ir virs 200%, es uzskatu, ka tā ir palīdzība. Mēs cerējām, ka mēs vienkārši viņu tikai apturēsim. Bet droši vien, kā tur nebija aizgājis tik tālu, un viņa jau ir uzlabojums. Man ir liels prieks to dzirdēt, jo patiešām, kā tu saki, ir daudz faktoru, kas mūs ietekmē un kuram nepievēršam uzmanību. Un tas summējās un beigās tas atsitās pret kaut ko. Un man ir prieks dzirdēt, ka tomēr ir iespēja to apturēt, to uzlabot, un man prieks, ka es esmu tev satikusi un ka mums šī sadarbība turpināsies. Redzi, kā veselības atbalsta sistēma, es tā to saukšu, es to nesaucu par kaut kādu terapiju vai ārstēšanu, tas nebūtu pareizi, es nenodarbojos ar ārstēšanu. Tātad cilvēkam ir kaut kāda problēma, un viņš var arī paralēli medicīniski iziet visu šo aprūpi, tas gan absolūti neizslēdz to visu. Un papildus viņš var ar skaņu terapiju arī daudz ko uzlabot.